Atzīmējot rakstnieka, valodnieka un domātāja Gotthārda Friedriha Stendera 300. dzimšanas dienu, Latvijas Banka izlaiž jaunu sudraba kolekcijas monētu. Vecā Stendera apaļā jubileja iekļaut arī UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014. gadam, novērtējot viņu būtisko ieguldījumu kultūras, izglītības un zinātnes jomā. Viņš bija latviešu apgaismotājs. Apgaismotājs, ja mēs varam teikt, ka Garlības Merķelis, ieveda latviešu jēdzienu Eiropā, tad mēs varam sacīt otrādi, kad Stenders, vecais Stenders, ieveda Eiropu Latvijā. Stenders iepazīstināja latviešus ar zinātni, ar tā laika Eiropas zinātni, ko mēs varam, viņš apzīmēja vārdu zinātni. Nebija, zināšana bija, bet bija augstas gudrības. Un tas augstas gudrības grāmata, tā būtībā būtu zināšana grāmata. Un reizē arī, filozofu grāmata. Izcilākais vecā Stendera darbs augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas izdota 1774. gadā, un pieprasījums pēc tās bijis tik liels, ka 2 gadus vēlāk bija vajadzīgs jauns atkārtots izdevums. Augstas gudrības grāmata faktiski ir pirmā zemniekiem domātā enciklopēdija Eiropā. Tur ir runāts par pasauli. Kāda ir pasaule? Tur ir pamatzināšanas fizikā, ģeogrāfijā, dabas zinātnēs, astronomijā. Redziet, Stenders bija pats pirmais, kas latviešiem mācīja un skaidroja Kopernika mācību, heliocentrismu mācību. Pasaules centrā, mums pieejamā visuma centrā atrodas Saule un Zeme ap viņu skrien apkārt. Mākslinieks Aigars Ozoliņš stāsta, ka darbs pie monētas grafiskā dizaina ir saistošs, jo tas prasa domas precizitāti bez izskaistinājumiem. Iedvesmojoties no vecā Stendera darba, monētas reversā atspoguļota progresīvā ideja par pasaules uzbūvi – heliocentrisma koncepcija. Tagad, man liekas, no mūsdienu skatu viedokļa grūti iedomāties, ja tagad mums pateiktu, kad mēs visi domātu, kad viss centrā ir Zeme un Saule un visas zvaigznes rotē apkārt un varētu pateikt, ka tas tā nav. Tas, man liekas, milzīgs apvērsums domāšanā. Un līdz ar to pamatā ir vienā pusē heliocentrisma idejas raksturojušais globus, kur Saule ir centrā un planētas rotē ap to. Un otrā pusē ir izmantota oriģinālais zīmējums, pārstrādāts no vecās Stendera augstās gudrības grāmatas 2. titulapas, kur ir attēlots, kā tēvs rāda dēlam uz zemi, it kā stāsta par to. Es gribēju saglabāt to pašu naivitāti, to pašu tās drukas, slikto kvalitāti, kā tika iespiestas grāmatas, jo tā ir, arī tā ir sava vērtība un tā ir kaut kāda, to tehnoloģiju nedaudz izmantot arī monētā, kā tādā laikā iespied grāmatas. Un tur ir gan nekvalitīvi robustas tas zīmējums, un tas man likās arī interesanti. Vecā Stendera 300. dzimšanas dienai veltītās sudraba kolekcijas monētas ģipša modeli veidojas mākslinieks Jānis Strupulis un tā kalte Nīderlandē.